Man liekas, ka manā ātrums vienkārši ripojot, ja būs vaiprātā pa lielu, kur nu vēl pedāļus kaut kāds likt augšā. Es tev teikšu, ka man jau ir šausmīgi bailīgi. Tu man saproti, ja? Tā es tā nemaz nostāvēt nemāku, kā vajag. Man tā negribas, ka viņš tur gāzīsies. Tas būs kaut kāds ātrs. Oho, viņi jau man apzina momentā vienkārši. Bet es taču tā negribu lekt, es te kaut kā gribu pabraukāties. Kur viņi aizbrauca? Sveiciet, ārnos jau tie LMT vietelevīzijā. Šodien mēs būtībā sajūtām to, ka velosipēds var būt ļoti sasodīt bailīgs sports, vai ne? Jā. Čau, Paula! Čau! Ar kādiem panākumiem tu šobrīd var lepoties? 7-kārtējā Eiropas čempione, 4-kārtējā Latvijas čempione. Pasaules fināli ir bijuši vairāki un vēl pasaules čempionu tituls. Es nemaz nejūtu to sajūtu, kad esmu uzvarējis pasaules čempionātu. Tas bija ļoti negaidīti, kad es uzvarēšu, jo man arī mamma teica, ka es varu uzvarēt, teica, ka es varu, visi teica, ka es varu. Klausies, tas nozīmē, ka tu esi gājis, laikam, es spriežu pēc šīs statistikas, varētu teikt, ka tu esi gājis pareizo ceļu, ka tu neesi baigi iesprindis uz Latvijas čempionātu. Tu reiz esi gājis tālāk. Nu, jā. Nē, es vienkārši no sākuma pārsvarā braucu tikai ar džekiem, tad jau ar džekiem tos titulus bišķi grūtāk iegūt. Klausies, saka, es nezinu, jābūt diezgan doma ir aizsūtīt bērni tik bīstamā sporta veidā. Kādam cenās prātā? Tad, kad viņi sāk braukt ar riteni, tad jau neviens nedomā par to, ka tas ir baigi bīstam. Un neviens jau baigi nečikoja. Nedomāju, ka baigi patiks. Viens, ka varbūt baigi nepatiks un varbūt, ka negribēs. Lai gan, es domāju, ka es pēc dabas tāds esmu, kas, ja sāk kaut ko darīt, tad tu dari līdz galam. Un tad vai nu ir, vai nu nav. Ja nav, tad viss dej mājās. Bet nē, tādā mirklī jau baigi par traumām un bērnu, kad sportā jau tas ātrums arī nebija tik liels. Tas tā maigi pienāk. Jā, tieši tā. Pats tu esi no kāda sporta veida? Mototriāls. Tad tev ir saprašana par tādu mazu braucamo, kur jātur līdzsvars. Jā, tur gan tie ātrumi tādi savādāk pavisam, un tas stiliņš tāds savādāks, bet, tehniskais sporta veids paliek tehniskais sporta veids. Un cik tā tu pats tiki tajā triāla sportā, kā tur tev augstākie panākumi? Mans augstākais panākums laikam bija pēdējais PSRS čempions. Varētu to tā nosaukt. Tas bija pēdējais gads, kad pirms visas tās sabrukšanas, un pēc tam jau tas bija tā. Pēc kaut kādiem laikiem, gadiem 5 bija triāla atzimšana, ko es tur tādā mirklī noorganizēju. Un tad jau bija Latvijas izlase, nācija kauss, bet tas ir tādiem, vairāk jau tādiem hobiju līmeņu braukšanas. Tā, lai būtu lepnos par valsts, tev hobiju pēc ērot uz nācijām, ne? Tieši tā. Sievietes tomēr ir tā kā no dabas piesardzīgāks no vienas puses. Kur tu atrod tajā to azartu, ka tomēr tu esi gatavs riskēt? Jo tas ir nemitīgs risks taču. Vienkārši adrenalīns pārņem visu tā sajūta, kad tu uzkāp uz riteņu un sāc braukt, un kad tev iekšā vienkārši viss paliek karsts, un kad tev gribās braukt uz priekšu, tad tas vienkārši visas bailes pazūd no tā mirkļa. Tas svarīgākais ir tā laime no tā adrenalīna. Jā. Tādēļ var, kā saka, visu atdot. Jā. Labi, tu tagad maziņi izdomāji, braukšu, starts patīk, došu vaļā. Un kas notiek tālāk? Tev kāds klausa, tētis tev ved uz sacensībām? Jā, ved. Bez tēta es teiktu, nekas nebūtu bijis. Viņš ir tas, kas man dažos mirkļos, kad man vajadzēja to pušu, kad man, negribu uz treniņu šodien, man slinkums, viņš man vienmēr teica, nē, jābrauc, viss jādara. Un vadā uz treniņiem, brauc līdz uz sacensībām, tā kopš bērnības. Mamma vispār. Mammai grūti uz to visu skatīties. Tā mammai nav tā adrenalīna džankijas, viņa nav tāds, ja viņa nesaprot tev. Nav tā, ka viņa nesaprot. Viņa skaidrs, ka man patīk, ja meitai patīk, tad jāļauj tas darīt. Bet, ir bijušas sacensības, kad viņai zem tribīnēm jāslēpjas. Ka bail skatīties startu. Man liekas šis vēsturisks brīdis, jo es neatceros, ka būtu ar tik līdzīgu vārdu cilvēku bijis reizē uz starta. Tas gan, jā. Nē, īstenībā BMX-ā man konkurente kādreiz, lielākā konkurente Latvijā arī bija Paula. Tad tu esi pieredzi ar Paulām stāvēt uz starta, ja? Man gan šitas būs pirmo reizi. Es varēšu kaut ko vēlēties. Jā. Tas ir brīnumains brīdis. Klabet, tad tu brauc cik ātrāk pa mani uz to apli, ka mēs pamēģinājām? 25 sekundes.
tad, lai mums būtu interesanti skatīties, es mēģināšu braukt vēlreiz tikpat izli, un tu mani 25 sekundes vēlāk startēt, mēģini noķert pirms finiša. Sarunāts. Man jau tagad ir bail, bet, tā ir īsti varonība braukt ar bremzēm nospiestām no starta. Tas ir pirmā panākuma atslēga, grib vinnēt golfu. Veiksmi man, sekmes tev! Paldies! Es spiežu bremzi, lai man baigi nelido, jo tikko tā liekas, tas ir šausmīgi ātri un ir mazliet par ātru, bet es kaut kā mēģināšu braukt. Tā, te mīt, nemīt, viņš kaut kā tāpat uzbrauks. Paga, viņš pa ātri brauc. Tā, viņi tur vēl stāv. Tā varbūt es vēl paspiešu kaut kur tuvu finišam aizbraukt. Tā, viņa aizbrauc. Tūņi kaut kur, man liekas, parādīsies. Oi, cik slāpes šausmas! Augsti, slapji. Es jūtos tā kā slapji žurka. Tā, te vien arī pārviešais palecās. Tā ir braucu. Viņa nāk tā kā vēlas. Ja man galvenais nenokrist pašā finišā un neizblamēt sevi. Tad mēs pumpējam, es te baidos. Un vēl viņi paceļ roku pirms finiša. Man vispār bail ir paskatīties. Tie, kas māk braukt, tie vēl paceļ roku. Man bija bail pacelt roku. Es domāju, ka nebūs labi. Tā kā es ieraudzīju, ka tu vēl stāvi kalna galā, un es jau braucu apūs, bet nopietni. Bet tu tikko tā noķēri. Būtībā tu brauc 2 reizes ātrāk. Nu, tā sanāk, jā. Bet tu esi pavadījis, var teikt, mūžību salīdzinājumā ar manu trasi. Es 3. reizi mūžā BMX trasē. Diezgan nogurdinošs sports. Es cik ir puls? Daudz. 136. Jācer, ka nomierināsies drīz. Zin kā, tad bērnībā jau likās, ka viņi sāka braukt, tad jau likās, ka tu jau baigi visu zini, un tu jau tāds baigais spečuks, un tur kaut kādas trajektorijas, tur kaut ko tur saproti, un kaut kā tā, un te tev varbūt vajag tur braukt, un kas tik nav darīts, ir kaut kādas pirms tam zīmētas uz zemes, kaut kādas trajektorijas, kā vajadzētu braukt, un kā darīt. Ar viņu bija baigi labi, jo viņa mācīja klausīties, ko daudzi nemāki. Un izpildīt pēc tam dzīvē. Jā, un centās. Kad sanāca, kad nesanāca, bet centās, jā. Viņš, tad, kad es sāku braukt pašā sākumā, viņš brauc. Jo man bija garlaicīgi braukt vienai, un līdz ar to viņš arī nāca ar maniem treniņiem. Bet, padomu, protams, ka jau var iedot, jo viņš pats arī bijis sportists un saprot, kā ir piedalīties sacensībās, kā notiek. Bet ne jau ar riteni viņš brauc, viņš nezina par riteni neko. It kā nezinu, bet tāpat jau tik daudz ir tajā sportā iekšā, ka jau saprot visu. Tas ir sporta pamatlikums, kā sagatavoties, kā domāt, kā cīnīties. Ja? Jā. Bet tagad ar riteni nebūtu jābrauc, tu šņap dzīt rasē un vispār vēsē. Bez jautājumiem. Viņam ir BMX ritens, vai tikai tev ir BMX ritens? Tagad tikai man, bet kādreiz bija arī viņam. Tad viņš bija tik jauks un pedagoģisks, ka viņš bērnībā tev vienkārši ripināja līdzi, lai tev būtu prieks. Jā. Tev ir baigi labais tētis, te teikšu. Reti, kuram tā gadās, ka vecāki ir mieru bērnu hobijiem ripināties līdzi. Jā, mamma, diemžēl, nesanāca uz riteņu sēdināt. Kāpēc no tādas vecāku perspektīvas? Kā savākt to bērnu, kurš jau baigi sporto, viņš tomēr te skolā nepaliek pa dundu? Kā tur noturēt līdzsvaru? Pa lielam jau tas sev ir tā, ka tu jau saliec tos kaut kādus mazos mērķīšus, mazos uzdevumus. Tu izdari vienu lietu, un tu saproti, ka tā viena lieta nav bez tās otras lietas. Kamēr tev nav tas viens, bet es pieļauju, ka ar meitenēm jau pat dzīve ir savādāk. Tas jau ir čals, tad ar čalu tur atkal savādāk tā komunikācija un atkal tā perspektīvas likšana un tie mājas darbi, tas ir tā. Meitene jau tādā ziņā ir akurātāka un apzinīgāka, varbūt, teiksim. Varbūt pat klausīgāka. Jā, tādā vecumā jā. Kā tas notiek vēlāk, tas jau ir cits jautājums. Un kad tu gūkots pirmos panāks, kad tu sajūti, ka Otērija var dabūt kaut kādu kausiņu, kaut kādu medaļu, kaut kādu uzvaru? Pirmais mans tāds lielākais panākums bija, cik man gadi bija? 6 vai 7. Tad teicis vienkārši izdomāja, jāizbrauc pasaules čempionātu, jāpamēģina.
Un tā es pusfinālā, man tieši meitene nokrita priekšā, es finišēju kā 4. un iebraucu finālā. Un beigās mans pirmais pasaules čempionu fināls bija, kad man bija 6-7 gadi. Un es ieguvu 7. vietu. Un tā arī viss no tās dienas arī sākās. Tad tu arī saprati, ka tā pasaule nav tik liela, ka tur var cīnīties, un tad arī bija motivācija. Jā. Nu, protams, es biju vēl tik maziņa, ka es baigi to neapzinājos. Bet, teicu to visu sapratu un sapratu, ka manī kaut kas ir no dabas dots un ka jāmauc uz priekšu. Kurš no Paulas panākumiem tev liekas tāds, šitas bija tāds? Gan jau es domāju, ka asars lī visiem, gan treneriem, gan vecākiem un arī pašai Paulai, tas bija pasaules čempions. Tas bija bērnu sports, tie bija mazie gadi vēl, bet tas bija pasaules čempions. Tas tomēr, lai kā tajā vecumā iespēja bija visiem, bet tikai daži var kļūt par čempioniem. Tieši tā. Paulas vecstāvs ar BMX kluba karogu un vecmāmiņa ir vieni no pirmajiem, kas ierodas sagaidīt jauno pasaules čempioni. Tad, kad viņi aizbrauc pēdējā taisnē, tad varēja saprast, ka būs. Es neskatījos nemaz, es redzēju tikai pēdējā finiša taisne daļiņu, jo es nevarēju noskatīties. Latvia, bring her home, Paula Kamali, she's going to be the World Challenge champion. Wow, in the girls category, 12 years old. Un šogad kāds tev būtu plāns, kur tu gribētu nonākt, cik tā tikt? Šogad Eiropas čemps būs Valmierā. Tā kā visu laiku brauks skatīties. Bet, skaidrs, ka gribētos jau finālu. Protams, jau tās pirmās vietas, bet, uz to ir smagi un grūti jāstrādā. Kurā mēnesī būs Eiropas čempionāts Valmierā? Vasaras vidus laika. Tev vēl ir laiks patrenēties? Man ir laiks, jā. Bet, es tur vienreiz biju uzkāpis uz tā augstā starta, tur vienkārši augsts kājas paliek. Tas ir starts, no kur man tagad jābrauc. Tu brauc no tā stāvā, ja? Jā. Eiropas čempionātā jābrauc. Diemžēl tāds vecums sasniegts ir, kad no 17 gadiem tev ir jāsāk braukt no 8-metrīgā starta kalna, kas ir tā, ka meitenēm tā ir vislielākā problēma, kad tu uzkāp augšā un tev nav variantu, tev tā pirmā pumpa obligāti ir jālec. Un tu stāvi pie tā starta kalna ar trīsošām kājām un domā, lekt, vējš puš, nepuš. Tas ir man, vējš ir vienkārši lielākā bailes. Kas sagriež tramplīnā, ja? Tagad tu kaut kā vēl jaucies te trenēšanā iekšā, tu esi atstājis kādiem treneriem to pienākumu? Ko es varētu ieteikt laikam visiem vecākiem? Kad, visam jāpieiet ir ar prātu, tev vajag uzticēties, bet tanī pašā laikā nevajag zaudēt modrību, piesakot līdzi visiem soļiem, lai pēc tam nesanāk kaut ko nožēlot, jo atkal iz dzīves, treneriem tie bērni ir daudz, vecākiem tie bērni ir tik, cik ir, un šajā mirklī tu jau nevari, tev nav opcijas kļūdīties, un tev ir jāmēģina tā, lai tu sev pēc tam nekost pirksties un neteikt, klausies, kaut ko neizdarīt, tā kā vajag. Nesanāc, taisīsim vēl vienu. Jā, tā nevar. Tieši tā. Kā tu teiksi, varbūt priekš vecākiem, cik tas ir dārgs sportveids, relatīvi par citiem sportveidiem? Es jau teiktu, ka BMX ir diezgan demokrātisks sporta veids, un šeit nav nekādas baigās augstā līmeņa tehnikas, un nav kaut kas tāds mega dārgs, un tas ir ļoti, ļoti pieejams, un it īpaši mazajam vecumam tev ir viegli, tev ir slēgta trase, tev nebrauc mašīnas, tev viss ir apkārt droši, tu atbrauc, tu atved bērnu uz treniņu, bērns nobrauc, mamma ieliek viņu mašīnu, aizved mājās. Tur nav vajadzīgi nekāda baigie 10 vai 100 tūkstoši. Nav nekāda kosmosa. Tur teorētiski tu vari par kaut kādiem 200 eiro dabūt riteni, ar kur tu vari iesākumā mierīgi braukt pa trasi. Tu pēc tam jau tādos 11 gados gribi uz pasauli vai Eiropu. Tad tālāk jau nāk tas jau cik liels ambīcijas ir gan arī vecākiem un cik ir liels iespējas vecākiem. Un tad jau tu sāc krāmēt un tu jau gribi tikai to labāko un tad attiecīgi tā tāma aiziet uz augšu. Pasaules čempions būs Dānijā. Tur arī var aizbraukt, tas nav nekas sarežģīts. Nav gluži, kur Dienvidāfrika kaut kāda. Jā, bet, skaidrs, protams, tur arī gribētos fināli, tad pasaules kausi. Tas ir tāds jau, nopietnākas sacensības, pat teikt, tur nopietnāk nekā pasaules čemps, bet skaidrs, ka visur gribas finālā iebraukt.
Bet iespējams tas taču ir. Iespējams ir, bet viegli nebūs. Zinot, ka tagad ir trauma uz nezinu cik ilgu laiku esmu ārā no šī visa. Grūti spriest. Kas tev ir pa traumu, ko tu nevar kustināt roku kāju, kas tev neiet tagad? Celis pieklibo. Tad tu vari, nezinu, iet peldēt pa basēnu. Rokas var kustināt. Plaušas var kustināt. Tas jā, bet es pat nezinu, kā būtu, ja es pa basēnu peldētu, tāpēc, ka tas vienkārši vasaras vidus pagājuši, kad no rīta pieceļos vienu dienu, viss celis sapamps un neko nevar izdarīt. Un nav tā, ka ir kaut kādas sāpes, vienkārši pliks pampums. Tāpēc nebija ne trauma, nekas? Vispār. No zilgais. Kas tev nevis pie doktora, bet uz baznīcu jāiet, apmēram, lai saremontētos? Gandrīz vai. Klabē, tev tagad cik ir 19 gadi? Jā. Pat tu esi tikko tā kā ieslīdējis tādā pieaugušo dzīvē. Tas ir tāds brīdis, kad bieži vien sportists arī pamet, lai kādā būtu līmenī sporta, jo jāsāk ir vai nu mācīties augstskolā, vai tur nezinu, ģimene parādās. Tad tāds lūzuma brīdis. Kā tu to redzi sev? Tu vari turpināt vai jāsāk ko mainīt dzīvē? Tas ir tāds. Protams, ka skaidrs, ka man jau dziļi sirsniņā ir sports, kad man nav nekādas vēlmes palaist vaļā sportu, bet es zinu to, ka tas nebūs mans peļņas avots. Maizi nenopelnīs baigā. Un, protams, uz augstskolu ir jāiet, uz universitāti jāmācās, būs 12. jāpabeidz. Nesat tādā vieglā brīdī, viņai to tagad jābeidz skolu, jāsāk augstskolu, sākās pieaugušo dzīvi. Kur tu redzi, kur viņai likt to sportu? Ļoti, ļoti, ļoti grūts jautājums, jo es jau teikšu tā, ka man liekas, ka tādos lielos vilcienos jau Latvijā jebkuram lielajam sportam nav vietas. Lielos vilcienos. Jā, mēs visi to gribam, mēs gribam tur būt, mēs gribam tos panākumus, bet, lai tas būtu, mums nav tās bāzes, galīgi nav tās bāzes. Un šajā mirklī, tad tev ir vienkārši jāizvēlās un jāsaprot, lai cik tev arī tas nepatiktu, ir lietas, kas tev būs dzīvē varbūt vairāk noderīgas. Tu jau būtībā nemaz nezini, kā tas ir dzīvot bez sporta. Tavā apzinīgajā tādā dzīvē nav bijis tāda posma. Tikai cik traumas ir bijušas. Tikai bijušas pauzes. Jā. Tu tev tāds diezgan sarežģīts gads priekšā, gan šajā iekārtoties dzīvē ar mācībām, gan arī palikt pie savu sapņu par pasauli un BMX. Diezgan, jā. Es domāju, ka tev izdosies. Tas ceļgās, kā viņš parādījās, tā viņš pāries. Un viss būs kārtībā. Ko, dārgie skatītāji, ar jums kādam vienās prātā, ka varbūt vajag izbraukt ar riteni bailīgajā veidā. Es jums to iesaku vismaz pamēģināt, bet ja jums nav dušas, vienkārši turpiniet skatīties LMT vietlaizē ātrumu cilti, vai arī sekot līdzi Paulai sacensībās. Uzredzi!